Sveicināti kārtējā mūsu sarunā. Šodien mums priekšā stāsts par vienu Rīgā dzimušu, bet pasaules mēroga figūru. Jā. Par Georgu Šveinfurtu. Izmantosim materiālus no raksta Georgs Šveinfurts, Rīgas Āfrikas pētnieks. Mēģināsim saprast, kas viņš bija par cilvēku un kāpēc viņa darbs bija tik svarīgs. Tieši tā. Un kāpēc par viņu runāt arī šodien? Tātad, Georgs Augusts Šveinfurts dzimis Rīgā 1836. gadā. Tēvs nācis no Vācijas, izveidojis veiksmīgu vīna biznesu, un ģimene dzīvoja, starp citu, turpat Rāclaukuma malā. Jā, ļoti prestīžā vietā, bet interesanti, ka viņš bērnībā bija tāds, diezgan slimīgs puika. Tiešām. Bet acīm redzot ļoti zinātkārs. Jā, šo zinātkāri īpaši par dabu ļoti veicināja māte, kas bija rīdziniece, un arī skolas. Skolas? Mārupē Lindenru privātskolā biologs bijis Āfrikas misionāra dēls, un viņa stāsti par Āfriku tie aizrāva Šveinfurtu jau bērnībā. Tad tur tas sākās. Turpat viņš arī parādījis savu, talantu botānikā. Kārļa Linnejas sistēma, herbārija. Viņš esot bijis ļoti pedantisks, savācis visu 24 klašu augus. Iespaidīgi jau bērnībā. Un vēlāk, cik saprotu, Jaunpiebalgas pusē mācījās, kur vairāk uz fizisko gāja. Tieši tā Krauzes privātas skolā. Tas viņu norūdīja nākamajām ekspedīcijām, jo tās prasīja milzīgu izturību. Protams. Un tad Rīgas guberņas ģimnāzija, skolotājs Kranhals, viņa biblioteka, atkal Āfrika. Jā, interese tikai padziļinājās. Avots pat min tādas kā pirmās ekspedīcijas, pa Kurzemes tāģājis. Krimas karā pat par spiegu noturēts dubultos. Nopietni? Jā. Un tas gājiens no Rīgas uz Dundagu un atpakaļ 5 dienās, lai atnestu īves zaru, kā pierādījumu. Lūk, piedzīvojumu gars un fiziskā sagatavotība jau tad bija acīm redzama, un vēl botānikas intereses stiprināja saikni ar Vāgnera dārzniecību caur māsas laulībām. Slavenā Vāgneru dārzniecību Šaibuta sieva. Jā, tur viņš redzēja daudz eksotisku augu, un tad jau, protams, studijas Vācijā, Heidelberga, Berlīne, doktora grāds. Labi, tad no šīs sagatavošanās uz Āfriku, kādi tad bija tie lielākie sasniegumi, kas avotā minēti? Viņš vadīja vairākas ļoti nozīmīgas ekspedīcijas, īpaši Nīla baseina izpētē, bet tas, kas viņu padarīja slavenu. Jā. Viņš bija viens no pirmajiem eiropiešiem, kas ne tikai satika, bet tiešām detalizēti aprakstīja pigmeju ciltis. Tiešām. Pirmais. Tas tajā laikā bija kaut kas. Viens no pirmajiem, kas sniedza tik plašu aprakstu. Viņa grāmata Āfrikas sirdī bija, bestsellers, un tieši šie etnogrāfiskie novērojumi, zīmējumi par floru, faunu, cilvēkiem. Pagaidi, bet avotā minēta arī ņem tauta un kanibalisms, un arī kritika par kolonialisma atbalstu. Kā tas ir kopā? Jā, tas ir tas sarežģītais jautājums. Šveinfurts tiešām aprakstīja ņem tautu un, kā avots norāda, bija pārliecināts par kanibālisma praksi. Tajā pašā laikā viņš diezgan atklāti atbalstīja Vācijas koloniālo politiku. Un kritiķi, protams, norādīja, ka šādi stāsti, pat ja tajos ir kāda patiesības daļa, var tikt izmantoti kolonizācijas attaisnošanai, radot tēlu par mežoņiem, kam vajadzīga Eiropas palīdzība. Skaidrs, tātad viņa darbs, lai arī zinātniski nenovērtējams, kartogrāfija, tās milzu kolekcijas. Jā, botāniskās, mineraloģiskās. Viņš arī nodibināja ģeogrāfijas biedrību Kairā 1875. gadā. Bet viss jāskata tā laika kontekstā. Saprotams. Tātad vēlākos gados viņš atgriezās Eiropā. Berlīnē? Jā, Āfrikā nodzīvoja līdz 1880. gadu beigām, tad atgriezās Berlīnē. Turpināja strādāt ar savām kolekcijām, ceļoja, bet Rīgā iegriezās reti. Un palika viens, neaprecējās. Veltījies ar zinātni? Pilnībā. Kamēr viņa brālis Aleksandrs Rīgā turpināja ģimenes biznesu, un starp citu tieši Aleksandrs pasūtīja to iespaidīgo pieminekli lielajos kapos ar obeliskiem un sfinksu. Jā, par to sfinksu ir dzirdēts. Bet pats Georgs nomira Berlīnē, vai ne? 1925. gadā. Tieši tā. Un apglabāts Berlīnes botāniskajā dārzā, goda vietā. Bet viņa vārds ir iekalts arī tajā Rīgas pieminekli. Kā kenotafs. Simbolisks kaps, un te tas kontrasts, par ko domāju. Berlīnē goda kaps kopts, bet Rīgā
liekas piemirsts. Jā, diemžēl. Dzimtā māja nojaukt jau pirms kara un tā sfinksa no kapiem nozākta, sazāģēta metālūžņos. Briesmīgi. Atrasta gan tika, bet tās liktenis tagad nav īsti zināms. Tas viss tas simboliski parāda attieksmi. Tieši. Tātad, ko mēs no šī stāsta paņemam? Rīdzinieks, pasaules mēroga zinātnieks, bet saikne ar dzimto pilsētu tāda, izplēnējusies. Jā, un tas liek domāt, kā vispār atceramies savus ievērojamos cilvēkus, īpaši tos, kuru dzīves sakrit ar tik sarežģītiem laikiem kā koloniālisms. Viņa devums zinātnē ir milzīgs, bet konteksts ir, sarežģīts. Un kāda būtu tā pēdējā doma, ko klausītājiem pārdomāt? Varbūt šāda. Šveinfurts bija neticami rūpīgs dokumentētājs. Ko mēs varētu ieraudzīt, ja šodien ar jaunām acīm paskatītos uz viņa detalizētajiem zīmējumiem un aprakstiem? Varbūt nekoncentrējāties tikai uz tiem strīdīgākajiem jautājumiem, bet uz pašu fiksēto dabu un kultūru. Kādas jaunas perspektīvas tas varētu dot?